Kā jau teicu, bijām Pupu Lounge inkarnācijā, tagad šī vieta saucās Pusī Lounge. Skan baigi labi, vai ne? Satikām tur viņa īpašnieku Jānu Leitānu un pajautājām viņam, kas ir mainījies. Čau, ar jums ir Nightlife TV un es Diana Jēkabsona. Šovakar mēs esam klubā Pusī Lounge. Šeit ir atklāšanas ceremonija. Un šobrīd mēs esam ar Jānu Leitānu, kluba īpašnieku. Jāni, čau, kā iet? Čau. Nu, nelielā steigā, bet tā esam pabeiguši principā klubu līdz galam un domāju, ka mēģināsim iet Latvijas naktsdzīvē. Teiksim, no Pupu Lounge nosaukuma tālu tu neestīt. Nu, teiksim tā, esam nogājuši nedaudz zamāk. Uz kādu auditoriju jūs tēmējat? Mēs tēmējam plus mīnus 21 un uz augšu, līdz 30 latviešu publiku. Un kas tā ir pa latviešu publiku tieši? Aktīvi, progresīvi, moderni domājoši. Ieejas arī būs šitam klubam? Nē, ieejas maksas nebūs. Mēs izdomājām tā, ka, ja ir kāds, kas taisās cieta, kādam arī jāvarās vaļā. Tāpēc mēs arī nolēmām, kad parādījās jaunas nišas vietās Latvijā, un tāpēc arī mēs iegājām jaunās vietās. Un kādas pašam prognozes? Prognozes, ceram, visu to labāko. Kāpēc cilvēkiem ir jānāk uz Pusī Lounge? Pusī Lounge ir kaut kas jauns. Mēs izdarījām šo vietiņu, jo viņi ir ar gaišām krāsām. Nav spēlēcīgā, ir gaišās krāsas, un pat cik visi krīzes laikā meklē kaut ko gaišu, tāpēc ir viņam jānāk uz šeit. Ar ko tev asociējās gaišā krāsa? Ar kaut ko pozitīvu. Enerģijas dzēriens Red Bull vienmēr ir atbalstījuši neparastus un interesantus sporta veidus. Pagājušajā nedēļā klubā Essential bija atrodama īsta formulas mašīna. Un katrs, kurš uzskatīja, ka prot to darīt, varēja uz ātrumu nomainīt tā riepas. Essential kluba lielā zāle pārvērtusies līdz nepazīšanai. Tā bija kļuvusi par lielu pitstopu, kur katrs varēja mēģināt uz ātrumu nomainīt riepas Red Bull formulai. Censoņus uzmundrināja DJ priekšnesumi, VJ animācijas un Red Bull enerģijas dzēriens. Drifts, ātrums un mašīnas. Tas viss biķernieku trasē Drink Me Drag Race Cup 2009. Arī mēs tur bijām un saostījāmies putekļus un smiltis. Man sauc Māris Ozoliņš, es braucu Drag Race'ā ar Mitsubishi 9. Automašīna ir gatavojusi kompānija ProSpeed Baltica. Mašīna ir, izskatās līdzīgi kā tās Mitsubishi evolūcijas, kas brauc pa ielām vai rallijos, bet atšķirība ir tāda, ka ir ļoti daudz pārveidots. Principā gan dzinējs, gan turbīni ir citi. Rezultātā jauda ir apmēram 700 zirgspēki. Līdz 100 nav mērījis, bet 3 sekundēs kaut kur tā kā lidmašīnās. Tā nopietni es braucu otro sezonu, pirms tam es tā arī biju braucis dažās Drag Race'os un tā, bet tā reāls. Pagājušajā gadā es izcīnīju pirmo vietu D klasē un otro vietu C klasē. Diezgan labi gāju un tagad jāmēģina abās klasēs pirmā vietas. Jauda ir nepieciešama, ja nebūs jauda, tad nevinnēs, bet pēc tam jau, ja līdzīgs jauda, jau sākās jau meistarības. Ir starta reakcija, un tad pārslēdz ātrums, un arī, protams, tehnikas izturībā pie tādas jaudas, viss kaut kas lūst un plīst un tā. Labi, novēlu uzvarēt. Paldies, jā. Ar pirmo no 3 Drink Me Drag Race Cup 2009 posmiem biķernieku sporta bāzē tika atklāta jaunā Drag Race braucēju sacensību sezona. Pasākumu papildināja īpašs drifta šovs, auto entuziasta kluba Vabola LV izstāde un auto audio skaņas sacensības.
Paldies, ka skatījāties mūs šonedēļ, un nākamajā raidījumā redzēsiet Power Hit Radio jubilejas svinības Pača klubā Viļņā, un esam sagatavojuši interviju ar Miku Ozoliņu par viņa jauno filmu I Want Your Girl. Tiekamies nākamnedēļ!